Vai NVO ir sabiedrības partneri vai pretinieki? Latvijā dažus mēnešus pirms vēlēšanām jaunais premjerministrs Andris Kulbergs ir izteicis pārmetumus NVO, ka tās izpļakarē valsts budžeta naudu. Pagājušajā gadā valsts NVO finansējumam tika atvēlēti 200 miljoni eiro, un premjerministrs prasa caurskatīt šos tēriņus. Bet viņš arī uzskata, ka pilsoniskās organizācijas var būt neatkarīgas tikai tad, ja nesaņem valsts finansējumu. Savukārt iekšlietu ministrs ir lauzis sadarbības memorandus ar biedrībām, kas atbalsta Ukrainas bēgļus un sieviešu tiesības. Viņš to pamatoja ar konstatētiem pārkāpumiem, ko organizācijas noraida. Par to NVO pārstāvi ir izgājuši protestos un cenšas skaidrot situāciju. Lieta ir tāda, ka tikai neliela daļa finansējuma NVO nāk no valsts. Lielākoties finansējums nāk no biedriem, saimnieciskās darbības un ziedojumiem. 7 no 10 NVO gada ieņēmumi pat nepārsniedz 20 000 eiro, un lielāko daļu organizāciju nav neviena algotu darbinieku. Tiem, kas ir nodarbināti, alga ir krietni zemāka nekā vidējam latvietim. Protams, finansējumam jābūt caurspīdīgam, bet eksperti brīdina, veids, kā politiķi runā par NVO, var radīt iespaidu, ka tās tiek pretstatītas sabiedrībai. Citur Eiropā pieeja ir citāda. Somijā un Norvēģijā NVO saņem stabilu valsts atbalstu kā ieguldījumu demokrātijā. Un kā tu domā, vai NVO un valsts var būt partneri, nevis pretinieki?